Mēs saņēmām gandrīz 44% balsu pa mūsu nobalsoju, un šobrīd mēs darbojamies kopā Saskaņas centra, TBLNK un daļu no ZZS, jo ZZS tur ir sašķēlēs. Lūdzu, Sergej, bet lūgums 7 minūtes. Labdien, sveiciens no Ziemeļa Latgales, un es paturpināšu savu kolēģu teikto. Bezdarbs no balansē no 25 līdz 30% pie mums. Ivars Gulbins jau teica, viena no bēdām ir šis optimistiskais budžets. Protams, tas mums sagādāja mazāk grūtības to pieņemt un sabalansēt, jo mazāk bija jācīnās, jo bija ko vairāk sadalīt. Bet reāli mēs tāpat kā visā valstī saņemam 70% no tā, ko mums kāds ir prognozējis. Budžetu, kā mēs pieņēmām uz tiem optimistiskajiem cipariem, uz tiem 92, ko droši vien arī ministrija mums arī atgriezīs, bet tērēsim gan mēs pat 70 pēc reālā faktā. Jo negribam piedzīvot to situāciju, kāda tā bija pagājušajā vasarā, kad degvielu mēs drīkstējām liekt 2 reizes mēnesī, jo pārējā laikā bija kaut kartas blokētas. Vai nebija ko nomaksāt? Nomaksāt, atņēmam atkal. Jo problēma bija tajā, ka līdz vēlēšanām, ka viss bija kārtībā, un tad nākošajā dienā, ja visi pēc vēlēšanām paziņo, ka lūk, tās budžets jums būtu jāpārskata tik un tik procentu, bet no gada sākumā. Iespējams, ka arī šogad būs tā līdz oktobrim mēs nodzīvosim, un tad cienījamie pašvaldību vadītāji, tad pārskatiet budžetu, tos 9 miljonus mums katru mēnesi atgriezam, tad ņemiet nostāt, jo mums nav naudas. Es jau citu variantu neredzu. Aizņemties un atkal mums sadalīt. Dievs vai. Ko var darīt? Patiesībā varbūt šis piedāvājums būs ļoti tāds egoistisks attiecībā pret pašvaldībām, bet mums ir resursi, mums ir ūdens, mums ir derīgi izraktiņi, ko pašvaldības arī iegūst savu mazliet nelielu daļu no šiem dabas resursiem savā budžetā. Bet mums ir ļoti daudz tādu resursu, kuri ir meži. Diemžēl ne celmu naudas, ne kaut kā citos nodokļos mēs nedabūjam pašvaldību, ne santīmu. Ir kaut kāda mistiskā uzņēmuma peļņa, kas nodarbojas ar šo valsts resursu apsaimniekošanu, kā to izmanto, par nožēlu, tas nav par labu pašvaldībām un nezinu pat kam. Vēl apsaimniekot šos resursus, droši vien, ka mēs šajā steigā neesam daudzi kolēģi ievērojuši, ka notiek valsts mežu certifikācijā. Uz 10 gadiem, ko viņa nosaka, pēc kādiem kritērijiem un principiem tie darbosies. Bet tur ir 3 kritēriji. Ekonomiskais, sociālais un vide. Ja mēs paskatāmies Igaunijā, tad nereti šie uzņēmums, kas apsaimnieko valsts mežus, ļoti daudz dara tieši vides sakārtošanas takas un labie kārtošana. Pie mums, diemžēl, ļoti maz tas ir. Par sociālo, kāpēc tiek lobēts un veicināts to, ka mūsu mežos strādā forvarderi. Viens forvarders aizvieto vienā maiņā 8 stundās līdz 10 cilvēkiem. Netiek maksāts sociālais nodoklis, netiek maksāts ienākumu nodoklis. Pavisam skaisti negostiski būtu, ka 1 kubikmetrs izstrādātā kokmateriālu ir saražotais mežā ar forvarderi apretus ar kaut kādu zināmu nodokli, ko izskaitot sociālā budžetā. Vai, vēl skaistāk, ja tas būtu iedzot ienākumu, bet uz tādu fantastiku mēs nesakām. Bet tas ir diskusiju vērts jautājums. Iespējams, to atnesantu vienkārši apriekot šo celmu naudu, jeb kaut kādu dabas resursu nodokļu, kas paliek pašvaldībām. Jo ceļi viņi jau sadarbē ne tikai savus, bet arī mūsējos. Par reformu kopēju kā tādu, manā pašvaldībā ir apmēram 7000 iedzīvotāju. Varbūt tā pieeja šī reformai. Nereti, ja mēs skatām kādas pilsētas attīstību vai pat ciemā, tad mēs redzam, tā vēsturnieks saka tajā un gadā šeit tika izveidots tāds un tāds uzņēmums, kā rezultāti tā pašas ciemats. Da jebkuru pilsētu mēs varam paņemt. Un, diemžēl, nekur nebūs tā, ka tajā un tajā gadā tiek izveidota pašvaldībās reforma, uzcelā pagastu māju, un tad šī pilsēta attīstītās. Tā neattīstās. Mēs nereti piekām no tās puses. Te būs mums pagastu māja, un tikai tad mēs attīstīsimies. Piekrītu kolēģiem, ka sākumā bija jāpaskatās tās iespējas, tie resursi, no kā tad mēs dzīvosim. Nereti mēs dzīvojam no dotācijām. Tas pat ir lielāko daļu. Ko mēs darām uzņēmējdarbībā?
kāda mums uzņēmē darbība Latgalē pierobežā, nu kāda, braucam uz Krieviju. Patiesībā, ko mēs varam darīt? Šobrīd mēs mēģinām sakārtot vidi un palīdzam šiem cilvēkiem, uzlikam nesen labierīcības māju. Perspektīvās domā, ka būs jāceļ klubs, jo tā būs vieta, kur cilvēkiem pavadīt brīvo laiku. Jo rindā jāstāv 5 līdz 12 stundas, kultūras pasākumi. Visā tur saistīt. Vismaz tā būs sabiedrības daļa, kas atnāks. Ticiet man, tad, kad atnāk ievārījumu laiks, un man jāizvēlās pašam, kur pirkt cukuru pa 45 pie viņiem, vai pa 90 tur, ja mans patriotismu tur arī beidzās. Paldies! Kāds projekts? Ja, paldies Sergiem, bet to patriotismu jābūt uzmanīgi. Te ir no parlamentāriešu jautājums, kā jums ar projektiem Eiropas un investīcijas. Kāds projekts ir jums pašam? Kaut viens, vienalga kāds Es pareizi nedēļ tikos ar savu attīstības nodaļas vadību, tad viņi man atnesa tos projektus. Viņai baža bija kāda, ka mums nepietieks līdzfinansējumi šiem projektiem. Maziem burtiņiem bija sarakstīts lapiņas, apmēram tāda lapiņa. Apmēram ap 30 mums ir, kas saistīti ar vārdu, un tie, kas skar pašvaldību. Ir kādi mums, 11 noteikti šobrīd mums ir, un tie, kuri mums ir, varbūt, nav īsti novada nozīmes, tādas mēs mēģinām to bremzēt un šito te, un pieturēt, bet tie, kuri novada attīstības, tas pie tā vieta. Paldies Sergejam, izrādās arī ne tikai Krieviju staigā un brauc, bet arī projekts realizē. Paldies, bet tā problēma droši vien ir mazo novadu problēma, kad, lai realizētu nopietnu projektu, nepieciešams līdzfinansējums un priekšfinansējums. Paldies Sergejam, un tagad mēs pārceļamies uz Vidzemes vidieni. Es gribu vārdu dot Aināram Mežulim, Smiltenes novada domas priekšsēdētājiem. Arī tur mēs diezgan labi nostartējam, 32%. Pašreiz kopā koalīcija esam ar Tautas partiju un Pilsonisko savienību Lūdzainā.